Labrīt, draudze! Mans jautājums jums, vai Dievs jūs kādreiz ir vadījis tur, kur jums nelīdz galam patīk? Vai Dievs kādreiz jums ir devis tādu misiju, kas nešķiet līdz galam komfortabla? Devis tādu uzdevumu, kas šķiet mazliet par sarežģītu? Un ja jums Dievs nav devis tādu sarežģītu, nekomfortablu uzdevumu, vai Dievs jums vispār kādu uzdevumu, kādu misiju ir devis? Un tas tāds ļoti, ļoti ass jautājums, bet ja mēs tā padomājam, tad bieži vien Dieva griba un Dieva nodoms iet pretrunā ar mūsu gribu un mūsu nodomu. Dieva ceļi reti kad sakrīt ar cilvēka ceļiem. Un mēs lasām Jesajas grāmatu, un tur arī ir šī doma, jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka Kungs. Cik augstākas debesis par zemi, tik augstākas ir manas gaitas par jūsu gaitām un manas domas par jūsu domām. Dieva nodoms, Dieva ceļi krietni pārāki par mūsu nodomiem un mūsu ceļiem. Un tieši tādēļ katra mūsu dzīvē rodas iespējas izvēlēties. Paklausīt Dievam un iet to viņa ceļu, vai nepaklausīt un pat bēgt projām no tā ceļa, ko viņš ir iecerējis. Un, kad es domāju par savu dzīvi un to, kur Dievs ir aicinājis mani un kur es esmu beidzis prom, it īpaši pēdējos mēnešos savā dzīvē, mums bija šis ļoti foršais izbrauciens draudzes izaugsmes inkubatorā, kur mēs varējām domāt arī par savu kā vadītāju pilnveidošanu. Un es domāju par to, kas ir tas, kur es varu augt. Un es secināju, es gribu būt cilvēks, kurš ienes kaut kādās kopienās, kaut kādās kalpošanās, attiecībās mieru. Ja gara auglis viens no tiem ir miers, es gribu būt tas cilvēks, kura klātbūtnē cilvēki izjūt mieru. Bet, kad es paskatos, es šo aicinājumu tā ļoti labi atceros, ir mirkļi, kuros es skrienu prom no tā. Un visbiežāk tas izceļas kaut kādos strīdos, ļoti, ļoti dabiski. Un viens no cilvēkiem, ar ko man sanāk visbiežāk strīdēties, tādēļ, ka es viņu tik ļoti, ļoti mīlu un man sanāk tik daudz laika pavadīt kopā, ir mana sieviņa. Un bieži vien ir tā, kad mums ir kāds strīds, es kļūstu pavisam riebīgs. Es nevis cenšos ienest mieru šajā laulībā, nevis cenšos to stiprināt, bet meklēju pat kaut kādas frāzes savā prātā, kas var iedzelt, kas var reāli sāpināt. Un līdz ar to skrienu prom no tā, kur Dievs man aicina. Viņš aicina man ienest mieru, bet es skrienu prom no tā un gribu atrast dzēlīgus vārdus, kas varētu sāpināt man sieviņu pavisam dziļi. Un ļoti, ļoti līdzīgu spriedzi starp Dieva nodomiem, Dieva ceļiem un mūsu ceļiem mēs arī varam atrast Jonas grāmatā. Kad mēs palūkojamies uz Jonas grāmatu, tā ir pavisam īsa. Tas ir viens Bībeles atvērums, 2 lapas puses, kas mums ir jāizlasa, un tomēr kurās mēs tik daudz varam iegūt. Un ja tu nekad neesi lasījis Jonas grāmatu, pilnīgi noteikti ieteiktu, īpaši arī, ja tu kādu laiku neesi paņēmis Bībeli rokās, Jonas grāmata ir laba vieta, kur sākt, jo tā nav gara. Un līdz ar to tā motivācija pabeigt to izlasīt ir diezgan liela. Un ko mēs šeit lasām? Kungs runāja uz Jonu, Amitai dēlu, un teica: celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turieniešus, jo viņu ļaunums ir nācis manā priekšā. Ļoti, ļoti skaidrs vēstījums no Dieva Jonam. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turieniešus. Un kas mums ir jāsaprot par Ninivi? Tā bija pilsēta uz rietumiem. Līdz ar to bija kāds konkrēts ceļa gabals, kas būtu Jonam jāiet. Un šī Ninive bija Asīrijas galvaspilsēta. Un kādi vēsturnieki saka, ka tā bija visietekmīgākā pilsēta tobrīd. Tajā dzīvoja vismaz 120,000 iedzīvotāji. Tur kādas spriež dažādi, cik tad tieši varētu būt. Un tā nebija Izraēla pilsēta. Līdz ar to Jonam, kā ebrejam, kā pravietim, bija jāiet uz turieni un jāapsauc tā vieta, kas nepavisam nav viegls uzdevums. Un es lasīju kādus komentārus, un viens no komentētājiem saka, ka tas bija kā ebrejam, kurš dzīvoja ārpus Eiropas 2. pasaules kara laikā, iet uz Berlīni un apsaukt vāciešus. Apmēram tieši šāds salīdzinājums ar pašu Jonu un to, kur Dievs viņu aicināja. Un līdz ar to gan jau, ka lielais vairums no mums nebūsim šokāti par to, kas notiek tālāk. Bet Jona cēlās un bēga no kunga uz Taršīšu. Viņš gāja uz Jafu, atrada kuģi, kas devās uz Taršīšu, samaksāja ceļa naudu un kāpa kuģī, lai dotos uz Taršīšu, prom no kunga. Un ja mēs ņemam vērā, kur bija Ninive,
uz rietumiem, tad Taršīša bija pilnīgi otrā virzienā, uz rietumiem. Tā ir šobrīd apmēram Spānijas teritorijā, pa kreisi no Gibraltāra šauruma, ļoti, ļoti tālu no tās vietas, kur Jonam nācās izceļot, apmēram 4000 km. Te arī ir redzama tā karta, tātad viņš apmēram atradās Jafā, Dievs viņu sūta uz Ninivi, bet viņš bēg tālu, tālu prom. Tik, cik varēja to brīdi cilvēki redzēt kartē, Taršīšu sauc par pasaules malu, par pasaules tādu kā galu. Jona bēg prom no Dieva klātbūtnes, prom no Dieva aicinājuma uz Taršīšu. Un mēs varētu tiesāt Jonu. Dievs viņam dod ļoti skaidru norādījumu, kas viņam ir jādara, un Jona dara nevis kaut ko gandrīz to, bet viņš dara pilnīgi pretējo. Viņš nevis mazliet kļūdās, viņš skrien pilnīgi prom no šī uzdevuma. Un to, ko mēs varam secināt, ir, ka šī grāmata nav vienkārši tāds ieskats Jonas dzīvē. Šī grāmata ir spogulis tam, kā mēs kā cilvēki attiecamies pret Dievu un viņa pavēlēm. Mēs bieži vien to, ko Dievs mums ir atklājis, mūsu Ninivi, mēs bēgam prom no tās. Un tāpēc mums ir svarīgi nodefinēt, kas ir tā mūsu Ninive, kas ir tā vieta, uz kurien Dievs mūs aicina, un kas ir tā mūsu Taršīša, tā vieta, kur mēs bēgam prom no viņa aicinājuma. Kas ir tava Ninive? Tas var būt visdažādākās lietas. Piemēram, Dievs tev aicina būt atbildīgākam laulībā, vairāk rūpēties par savu sievu, par savu vīru, pievērst vairāk uzmanību, veltīt kvalitatīvu sarunu, ne tikai virspusīgu. Varbūt parūpēties par bērniņiem, pievērst kādu uzmanību, paspēlēties, kaut ko labu iemācīt. Varbūt atbildība darbā. Tu neesi bijis krietni savā darbā, es darīju kādas lietas pavirši, un Dievs tev aicina būt atbildīgākam, darīt visu kā tam kungam. Vai tā ir kāda iesaistīšanās draudzes darbā, iesaistīšanās kalpošanā, mazās grupiņas vadīšanā, iesaistīšanās attiecību stiprināšanā. Tik daudz vietās Dievs var mūs aicināt, kas ir tā, kur Viņš tevi grib redzēt. Kas ir tā vieta, kur Viņš vada tevi. Un gluži otrādi, kas ir tava Taršīša? Kas ir tā vieta, kur tu beidz prom no viņa? Dažiem no mums tas ir telefons. Mēs tur pavadām tik daudz laika, lai nebūtu mūsu atbildībās, lai mēs būtu prom no visa, kas notiek apkārt, un vienkārši būtu tajā vietā. Būtu telefonā, scrollot, kā mēs jaunieši sakam. Varbūt tās ir kādas atkarības, kur tu meklē īslaicīgu piepildījumu, lai aizpildītu kādu tukšumu savā sirdī, un atkal bēgtu prom no tām atbildībām, ko Dievs tev ir uzticējis. Varbūt tā ir izklaide. Varbūt tās ir kādas no iepriekšējām lietām. Tu vēl tik daudz laika laulībai, ka es aizmirsu, ka laulība ir īstenībā domāta arī misijai, kalpot cilvēkiem. Varbūt tu tik daudz laika pavadi darbā, esi darba holiķis, ka aizmirsti par tām atbildībām, ko Dievs ir devis. Mums ir jānodefinē, kas ir tās mūsu Ninives un kas ir tās mūsu Taršīšas, lai saprastu, mēs nemaz neesam no Jonas tik tālu, kā mums šķiet. Kur ir problēma? Tā taču ir tāda brīvība staigāt tos ceļus, kas mums pašiem šķiet patīkami un labi. Un kas ir interesanti Jonas grāmatā un šajā pirmajā nodaļā, pirmie 3 panti runā par problēmu, bet nākamie parāda sekas. Kas tad notiek pēc tam, kad Jona bēg no Dieva? Un mēs lasām, Jona bēg uz Taršīšu, bet kungs meta jūrā lielu vēju. Jūrā sacēlās liela vētra un kuģim draudēja salūšana gabalos. Tas ļoti interesanti. Vidusjūra ir samērā mierīga, tīpaši labajos laikapstākļos, kad visticamāk šie jūrnieki arī brauc uz turieni, kuģoja. Šajā vidusjūrā aizsējas milzīga vētra. Tas liek mums domāt, jā, tikpat ļoti kā Dievs var nomierināt vētru, kā piemēram, kad Jēzus apsauc vētru, tikpat ļoti viņš var būt vētras autors un to radīt. Un mēs redzam, ka tālāk tur notiek hauss. Jūrnieki izbijās. Kādi no viņiem sāka saukt uz saviem dieviem, kādi no viņiem sāka kravu mest pāri bortam, lai kuģis būtu vieglāks. Viņi meta visus savus dārgumus pāri bortam, lai paši izdzīvotu. Un šis kapteinis vai stūrmanis, viņš pamana, ka Jona guļ, ka viņš ir aizmīdis ciešā miegā, un viņš modina Jonu. Un tad viņi tur met lozi, lai saprastu, kurš ir tas vainīgais, kurš ir šī ļaunuma aizsācējs. Un viņi saprot, ka loze krīt uz Jonu, un viņi vaicā Jonam, kas tu esi, ko tu esi izdarījis, kādēļ ar mums notiek tā, kā notiek.
Un viņš šiem sacīja: esmu ebrejs un bīstos Kunga, debesu Dieva, kas radījis jūru un sauszemi. Kas ļoti, ļoti ironiski, jo viņš bēga no Kunga. Viņa vārdi nesaskanēja ar viņa darbiem. Mēs redzam, 10. pantā šie jūrnieki bija sabijušies. Viņi redzēja Dieva varenību tam, ka šis pravietis nepaklausīja Dievam, un viņi sāka bīties Dieva. Viņi sacīja Jonam: ko lai ar tevi darām, ka jūra aprimtu, jo jūra trakoja arvien vairāk. Un Jona tiem sacīja: celiet mani un metiet jūrā, lai jūra aprimst, jo es zinu, ka manis dēļ uznākuši šī lielā vētra. Un jūrnieki kādu mirkli kavējās Jonu iemest. Viņi mēģina airēties, bet viņiem neizdodas. Viņi lūdz Dievu, lai Dievs viņiem nepieskaita to, ka viņi ir nogalinājuši pravietu. Viņi met pāri Jonu bortam, šie krīt jūrā, un šī vētra norimstās. Un jūrnieki sāk lūgt Dievu, dot zvērestus un bīties Dieva. Kas tad ir tās sekas? Jona postīja savas attiecības ar Dievu. Tas, ka viņš bija izvēlējies nepaklausīt Dievam, šaut pilnīgi prom no tā mērķa, kas viņam bija nosprausts, viņš bojāja savas attiecības ar Dievu. Viņš veidoja tādu kā aizu starp viņu un Dievu. Un katru reizi, kad mēs tā darām, katru reizi, kad mēs šaujam prom no tā mērķa, ko Dievs mums ir devis, mēs Dievu sāpinam. Tā otrā lieta, Jona kļuva aklāks, un to mēs ļoti labi varam redzēt. Tas, ka viņš ir aizmidzis ciešā miegā. Vai tā, ka viņu pamodina, viņš saka: es esmu ebrejs, es bīstos Dievu, bet patiesībā viņš bēg no Dieva. Viņš bija kļuvis aklāks, viņš vairs neredzēja to mērķi, viņš nesaprata, kur ir problēma. Un tāpat arī mēs, kad mēs šaujam garām tam mērķim, ko Dievs mums ir nospraudis, mēs kļūstam disorientētāki tajā, kur mums ir jātrāpa. Tā trešā lieta, Jona atņēma citiem potenciālu svētību. Jo kur viņam bija jābūt? Viņam bija jābūt Ninivē, viņam bija jāsludina evaņģēlijs, jeb Dieva atbrīvošana šiem niniviešiem. Bet viņš tur nebija. Viņš bija uz kuģa. Un katru reizi, kad mēs netrāpam šajā mērķī, kas mēs zinām, mērķis ir mīlestība. Kad Jēzus atnāk šajā pasaulē, viņš saka, visa bauslība, visi pravieši apvienojam divās pavēlēs. Mīli savu Dievu ar visu, kas tev ir, un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un katru reizi, kad mēs netrāpam tajā mērķī, mēs atņemam kādam potenciālu svētību, potenciālu mīlestību. Un visbeidzot, Jona vēlējās nomirt. Viņš teica vārdus: metiet mani jūrā. Un kādi saka, ka šī jau ir tā vieta, kur Jona sāka nožēlot savu bēgšanu no Dieva. Bet es teiktu, ka nē. Man liekas, ka tajā mirklī, kad viņš saka, metiet mani jūrā, viņam vairs nav nekādas cerības. Viņš ir padevies. Viņš saka, metiet mani jūrā. Un kaut kādā ziņā, kad mēs tīši vai netīši šaujam garām saviem Dieva noliktajiem mērķiem mūsu dzīvē, arī mēs ejam uz nāvi. Mēs zinām, ka katru reizi, kad mēs šaujam garām, tas īstenībā kaut kad vēlāk mūs sāpina. Tās sekas ir pretīgas. Un tas lielais jautājums ir, kā to mainīt? Kā beigt šo bēgšanu no Dieva, bet iekāpt viņa misijā? Kā būt uzticīgiem Dieva misijai? To mēs varam lasīt 2. nodaļā. Bet kungs sūtīja lielu zivi, lai tā aprīja Jonu, un Jona bija zivs vēderā 3 dienas un naktis. Jona bija padevies, viņam vairs nebija nekādas cerības, viņš tika iemests jūrā, kaut kur jūras vidū. Bet Dievs ar Jonu vēl nebija beidzis. Viņam tik un tā bija cerība uz Jonas dzīvi, un bija viņam misija sagatavot. Un ko mēs redzam tālāk? Un Jona lūdza kungu savu Dievu no zivs vēdera, sacīdams: savā postā piesauc kungu, un viņš man atsaucās. No pekles vēdera brēcu tu izdzirdēji mani, tu iesviedi man dzelnē, jūras serdē, traumes apjoza mani, visas tavas šļākas un bangas pār mani gāzās. Un tur tālāk: tu manu dzīvību cēli no bedres, kungs, mans Dievs. Kad izvārga mana dvēsele, atcerējos kungu. Pie tevis mana lūgšana cēlās tavā svētajā templī, kas pie nīcīgiem elkiem vēršas, noliedz žēlstību. Bet es skaļi pateikdams tev upurēšu, ko esmu solījis. Samaksāšu, glābiņš pie kunga. Un visa šī nodaļa, kurā Jona lūdz, šī 2. nodaļa, tā ir rakstīta tādā pagātnes izteiksmē.
Kungs mani glāba, kungs bija mans glābiņš. Kas liek domāt, šīs 3 dienas nav visa šī lūkšana bijusi. Tā ir visticamāk pēdējā diena, kurā Jona lūdz šo lūkšanu. Un mēs īsti nezinām, kas notika tajās iepriekšējās dienās. Kādi saka, varbūt viņš sūkstījās par to, kur viņš atradies. Zivs vēdrā, viņš bija gatavs nomirt, bet Dievs ar viņu vēl nebija beidzis. Viņam jau viss bija apnicis, ka Dievs tik uzstājīgi viņam grib, lai viņš iet misijā. Kāds savukārt saka, varbūt viņš jau bija sācis savu nožēlu tajā mirklī, kad zivs viņu aprīt. To mēs īsti nezinām, bet mēs zinām, ka beigās viņš lūdz šo pateicības un nožēlas lūgšanu. Jona lūdza un Jona nožēloja. Mēs lasām tālāk, un kungs pavēlēja zivī, un tā izvēma Jonu krastā. Tāpat kā Dievs sūtīja zivi aprīt Jonu, tāpat Dievs pavēlēja zivī viņu izspļaut ārā. Ko mēs redzam? Tad kungs runāja uz Jonu otrais. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tai, ko es tev teikšu. Un, ja mēs tā paskatāmies, izskatās tā pati pavēle, kas bija sākumā, 1. nodaļā. Bet 1. nodaļā Dievs teica, celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turieniešus. Šeit viņš saka, celies, ej uz pilsētu un sludini tai, ko es tev teikšu. Es to saredzu tā, ka Dievs deva Jonam mazāku uzdevumu. Tik un tā ļoti sarežģītu uzdevumu, bet mazāku. Un viņš gribēja, lai Jona paļaujās pēc tam. Sludini tai, ko es tev teikšu. Dievs grib, lai caur Jonu iznāk paļāvība, un viņš grib, lai Jona spēr šo pirmo soli. Mēs redzam 3. pantā, un Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā kungs bija tam licis. Jona spēra soli pretī Ninivei. Viņš vēl nezināja visu, kas viņam būs jādara Ninivē, bet viņš spēra soli pretī Ninivei. Un kādi saka, ka Jona tika caur šo zivi pievest pavisam tuvu Ninivei. Bet es tam gluži nepiekrītu. Ja mēs vēlreiz paskatāmies uz karti, lai arī kur šī zivs vai kas tas būtu izspļāvusi Jonu ārā, viņam vēl tik un tā bija jāveic krietns pārgājiens, lai tiktu līdz Ninivei. Viņam visticamāk bija vēl dažādas cīņas jāizcīna savā prātā, un tomēr viņš uzticami pa solim spēr soli pretī Dieva aicinājumam. Bet viss sākas no tā pirmā. Viņš pieceļas un viņš iet pretī. Un es gribētu teikt, ka šis pirmais solis pretī Ninivei īstenībā ir visnozīmīgākais. Jo tajā Jona beidzot spēr uzticības soli. Un tad jau Dievs viņu var tālāk lietot. Svētais gars var darboties mūsos, kad mēs spēram to pirmo soli. Bet tas ir jāizdara. Dievs nebija beidzis ar Jonu. Lai arī Jona bija gatavs padoties un bija padevies. Dievs nebija beidzis ar Jonu, un tāpat Dievs nav beidzis ar tevi. Un, lai nonāktu šajā vietā, kur viņš tevi aicina, tur ir tas skaistais. Ir vajadzīga gan viņa žēlastība, tas, ka viņš sūta zivi izglābt Jonu. Ir vajadzīga viņa žēlastība, un tajā pašā laikā ir vajadzīga arī mūsu atbildība. Tas, ka mēs esam gatavi nožēlot un spērt pirmo soli pretī tai. Bet varbūt tu esi noguris. Šeit jau 100. reizi tu mēģini tikt līdz tai Ninivei, seko Kristum, bet neties līdz tai vietai, kur Dievs tevi aicina. Un paliek grūti, paliek sarežģīti. Varbūt vēl neesi dzirdējis to pirmo aicinājumu no Dieva, un tu nesaproti, kādēļ mēs te kristieši sanākam, kādēļ mēs slavējam Dievu, lasam šo grāmatu, kur ir apkopotas šīs gudrības. Un neesi dzirdējis to pirmo aicinājumu, un tev ir grūti saprast. Man liekas, tas skaistais Jonas grāmatā ir, ka tā runā uz abām šīm grupām. Gan tie, kas ir saguruši, spērt soļus pretī Ninivei, gan arī tiem, kas vēl nekad to nav darījuši. Un vispirms es gribētu runāt uz šo nogurušo grupu. Man liekas, ļoti liels iedrošinājums ir atrodams Jonas 4. nodaļā. Jo kas notika 3. Jonam bija ļoti veiksmīga misija. Viņš gāja uz Ninivi, viņš tur pasludināja Dieva vārdu un to, ka Dievs ir dusmīgs uz niniviešiem, jo viņu ļaunums bija liels. Un Ninivas iedzīvotāji atgriezās, Ninivas ķēniņi atgriezās. Viņi vilka maisus sev virsū, lai simbolizētu to, ka viņi ir gatavi atteikties no pasaulīgā. Jonam veicās ļoti labi šajā misijā. Bet 4. nodaļā ir
kaut kas pavisam neticams. Šķiet, ja viņš būtu šīs grāmatas autors, viņš labāk gribētu izņemt šo nodaļu ārā no tās. Un ko mēs tur lasām? Bet Jonam šī Ninevas atgriešanās, Jonam tas briesmīgi derdzās. Viņš aizsvīlās dusmās un lūdza kungu: Ak, kungs, vai es to nesacīju, būdams vēl savā zemē? Tādēļ es steidzos bēgt uz Taršīšu. Es zināju, ka tu esi žēlīgs un līdzcietīgs Dievs, gauss dusmās, bet dāsns žēlstībā, un ka tu atstājies no ļauna. Kungs, atņem jau man dvēseli, jo man labāk mirt nekā dzīvot. Šķiet, viņam vajadzētu priecāties par to, ka viņam bija tik laba misija, bet viņš dusmojās. Viņš ir dusmīgs uz kungu, jo viņš redz, kā šie ļaunie ninivieši, kā Dievs viņus ir atbrīvojis no šīs soda, ko viņš gribēja tiem dot. Un man kaut kā ļoti savēlkās ar pazudušā dēla stāstu. Es ticu, ka lielākā daļa no jums to ļoti labi zinat, kur tēvam ir 2 dēli, turīgs tēvs, un jaunākais no dēliem iet pie tēva un saka: atdod man manu mantojumu daļu. Būtībā sakot tēvam: man labāk būtu, ka tu vairs nebūtu. Labāk būtu, ka tu būtu miris. Un viņš paņem šo mantojumu daļu, viņš dodas prom uz tālu pilsētu, un viņš dzīvo izšķērdīgi. Viņš dzīvo ļauni, viņš dzīvo egoistiski un nonāk tādā situācijā, ka viņš ēd kopā ar cūkām no silēm, kuri cūku barība arī to viņš ēd. Viņš saprot, bāc, tur nav labi. Un viņš domā savā galvā: es iešu atpakaļ pie tēva. Un es teikšu viņam: es neesmu vairs cienīgs būt tavs dēls, es labāk būšu tavs kalps. Un viņš domā šo nelielo uzrunu, kas viņam ir prātā. Viņš iet pie tēva, un ko mēs redzam? Tēvs jau skrien viņam pretī, tiklīdz viņu pamana. Viņš skrien šim sliktajam, briesmīgajam dēlam pretī, gaidot viņu mājās. Pirms vēl viņš ir paspējis pateikt kaut ko, ka es neesmu vairs cienīgs būt tavs dēls. Tēvs viņu stipri apkampj. Un tad ir šis vecākais dēls, kurš ir palicis mājās, kurš ir bijis uzticams. Un viņš redz, kā tēvs taisa dzīves, kā viņš kauj baroto teļu, kā viņš tur nolīgst mūziķus, kā viss notiek. Un viņam sāp sirds par to. Un viņš ir arī dusmīgs, līdzīgi kā Jonas šeit, ka tēvs, mēs zinām, Dievs ir bijis žēlsirdīgs pret savu bērnu. Un to pašu mēs redzam šeit. Arī Jona tieši tādā pašā veidā, kā šis vecākais dēls krita. Arī viņam bija šīs dusmas, ka Dieva žēlastība ir bijusi liela. Un īstenībā Jonas grāmata noslēdzas ar viņa vārdiem, nenoslēdzas ar pašiem, bet viņa pēdējie vārdi ir: piedien man dusmot. Viņš to saka Dievam: piedien man dusmot, ja manas dusmas ir taisnas, tāpēc es gribu mirt. Piedien man dusmot, ka mirstu. Līdz ar to mēs nezinām, kāds ir atrisinājums šim. Bet mēs redzam, ka nodaļa tik un tā noslēdzās ar Dieva žēlstību. Un katru reizi, kad mēs paklūpam, arī savā misijā, arī pēc savas misijas, ko vienbrīd Dievs mums ir devis, mēs varam celties augšā un viņa žēlstībā turpināt staigāt. Arī ja tu esi saguris. Un tad ir šī otra grupa, tie, kas neesat dzirdējuši Dievu nemaz runājam. Šķiet, ka nav viņš atklājis to Ninivi, uz kuru iet, vai viņš nav atklājis sevi. Ko darīt tad? Tad, man liekas, ir ļoti vērtīgi paskatīties uz pašiem niniviešiem un uz Dieva sirdi uz šiem niniviešiem. Jo, redz, tie bija ļauni cilvēki. Viņi nedzīvoja pēc ebreju likumiem, un kaut kur tieši vēsturiskajās grāmatās, vecajā derībā, mēs redzam, ka viņi bija ļoti cietsirdīgi pret ebrejiem. Ir kādi gadījumi, kad viņi vilka miesu nost no skeleta ebrejiem. Un Jonam skaidrs, ka bija grūti iet pie šādiem cilvēkiem. Bet Dievs caur Jonu gribēja pie viņiem iet un viņiem pasludināt žēlstību. Un kas mums ir jāsaprot? Varbūt mēs neesam ninivieši, bet līdzīgs ļaunums ir katrā no mums. Mēs katrs esam darījuši kaut ko ļaunu, kaut ko ārpus šī Dieva standarta, kas ir mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus, un esam paklupuši. Arī mēs teorētiski neesam pelnījuši saņemt to skaisto žēlstību, ko Jona šeit pasludina. Un tādēļ mēs cenšamies aizpildīt to tukšumu, kurā nav Dievs, ar visādām lietām, cenšamies aizbāzt ar pasaulīgo. Mēs cenšamies bēgt no Dieva, apzināti vai neapzināti, bet to izdarīt nav iespējams. Jona to nevarēja izdarīt, un arī psalmists saka: kurp man doties prom no tava gara? Kurp no tevis man laisties? Ja celšos debesīs, tur esi tu.
Ja Šeolā, ja mirušo valstībā klāšu sev gultu, redzi, tu, ja es ņemtu sev rītausmas spārnus, apmestos tālu aiz jūras, kā gribēja Jona, pat tur tava roka vadītu mani, turētu mani tava labā roka. Un tā ir tā skaistā vieta, no Dieva nevar aizbēgt. Viņš ir visur esošs, viņam ir šī dievišķā īpašība, omnipresence, visur esamība. Viņš ir visur, no viņa nevar aizbēgt. Un tādēļ viņš sūta savu žēlstību. Un Dievs to darīja niniviešiem caur pravieti Jonu, un Dievs to darīja mums un visai cilvēcei caur Jēzu Kristu. Un ļoti daudzi savelk paralēlis starp šiem diviem stāstiem, jo tiešām kādas arī ir. Piemēram, Jona pavadīja 3 dienas zivs vēdrā, kamēr Jēzus pavadīja 3 dienas, kā Bībele saka, bezdibenī. Bet ir arī milzīga atšķirība. Jona pavadīja 3 dienas zivs vēdrā savu ļauno darbu dēļ. Bet Jēzus nevienu ļaunu darbu nebija izdarījis. Viņš bija dzīvojis pilnīgi šķīstu, pilnīgi svētu dzīvi, sludinājis ļoti labu mācību, no kuras mēs joprojām mācāmies, kā ne tikai kristieši, bet pat pasaule. Un tomēr cilvēks bija tas, kurš izvēlējās viņu sist krustā. Cilvēks piesit Dieva dēlu krustā, pilnīgi nepelnīt, un caur šo nepelnīto nāvi viņš pie krusta izsaka tādus vārdus: Tēvs, Tēvs, kādēļ tu esi mani atstājis? Un mēs zinām, ka tajā mirklī uz viņa pleciem ir visas pasaules, tā skaitā arī mūsu grēks, mūsu ļaunie darbi. Un viņš samaksā to algu, kas bija jāsamaksā mums. Grēka alga ir nāve, un tajā mirklī viņš šo algu paņem uz sevi. Dieva dēls, nevis kaut kāds cilvēks, Dieva dēls, jo viņš tik ļoti mīl. Un tādēļ, ka viņš 3. dienā augšām ceļas un uzvar nāvi, mēs varam baudīt atjaunotas attiecības ar Dievu. Mēs varam gūt cerību. Šiem stāstiem ir līdzības, bet ir arī atšķirības. Bet abos atklājās Dieva sirds uz ļauniem cilvēkiem. Viņš viņiem grib izrādīt mīlestību un žēlastību. Un tāpēc cerība ir katram no mums. Dieva ceļi reti kad sakrīt ar mūsu ceļiem, un tāpēc mēs esam šo izvēļu priekšā. Paklausīt un iet šo ceļu, vai nepaklausīt un bēgt no tā prom. Bet, ja mēs izvēlamies bēgt, tur ir arī kādas sekas. Mēs postam savas attiecības ar Dievu, mēs kļūstam aklāki, mēs atņemam citiem potenciālu svētību, un mēs paši ejam ceļā uz nāvi, kā to darīja Jona. Mēs varam mēģināt bēgt, bet aizbēgt nevar. Bet tā Dieva žēlstība ir tik liela, ka viņš ar mums nav beidzis. Viņš joprojām grib mums dāvāt mīlestību. Un tas, ko mēs varam redzēt Jonas stāstā, ir, ka mums jādara tikai 3 lietas. Jānožēlo un jālūdz, un jāspēr šis pirmais solis pretī Ninivei. Un Dievs to ceļu svētīs un sargās. Tāpēc padomā par šiem jautājumiem. Kas ir tava Ninive? Kas ir tā vieta, uz kurienu viņš tevi aicina? Un kas ir tava Taršīša? Tā vieta, kur tu beidz prom no Dieva. Un kas tev ir jālūdz un jānožēlo? Un kāds pirmais solis tev ir jāspēr, lai ietu pretī Ninivei? Es aicinu, ka mēs varam lūgt. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, par to, ka varam būt draudzē, par to, ka Tava vēsts joprojām ir dzīva, un pat lasot 3000 senus stāstus, mēs varam gūt iedrošinājumu, gūt stiprinājumu. Un Tēvs, mēs pateicamies par to, ka Tu esi izlējis savu žēlastību ne tikai pār niniviešiem, bet caur Jēzu Kristu arī pār mums, un to, ka mēs varam baudīt to, cik Tu esi labs, cik Tu esi mīlošs. Un piedod, Tēvs, ka lai arī mēs esam baudījuši no šīs žēlastības, mēs joprojām bēgam no Taviem plāniem mūsu dzīvē. Joprojām bēgam no tā, ko Tu esi ieplānojis. Tēvs, atgādini mums to nožēlot, atgādini mums lūgt un rādi, kas ir tie pirmie soļi, kas mums ir jāspēr, lai mēs ietu uz Ninivi, to vietu, kur Tu mums esi sagatavojis. Mēs par visu Tev pateicamies un dodam Tev visu godu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen.